pareizi izmantot elektrisko zobirsti, tīrot zobus. Pirmā lieta, viņa nav jāsažmietas kārtīgi rokā, viņa pietiek turēt šādi viegli pāris pirkstos, viegli kā violas stīgs. Un tas, kā mēs turam zobirsti, ir šādi 45 grādu leņķī. Mēs iztīram šādu priekšpusi, mēs iztīram šādi arī iekšpusi un arī virsmas. Un visām jaunākajām elektriskajām zobirstiem šobrīd iekšā ir precīzes 2 minūšu timers, kas sadalīts pa 30 sekundēm. Tātad, ja mēs iedomājamies, ka rekur mēs žokli sadalām šādus pusēm, un vēl šādi, ka gan augšžoklis, gan apakšžoklis. Sanāk, šī būtu viena zona, viss, šī būtu otra, šī būtu trešā un šī būtu ceturtā. Tad ik pēc 30 sekundēm, kad mēs esam tīrījuši vienu zonu, zobu birste savādāk novibrē rokās, to var ļoti labi just. Mēs zinām, laiks pāriet uz šo otru nākamo zonu. Un tādā veidā šī zobu birste palīdz mums vienmērīgi iztīrīt visas 4 zobu zonas pilnīgi vienādi, jo mēs esam vai labroči vai kreļi, un tad mums ir vieglāk tīrīt vienu vai otru pusi, tad mēs varam kaut ko izlaist. Tas ir arī iemesls, kādēļ, piemēram, rekur jaunākajām zobirstēm, kā šai X Ultra 20S, ir ekrāns iekšā, un pēc zobu tīrīšanas viņi iezīmēs žokli, līdzīgi kā šajā te bildē, un sarkanā krāsā parādīs konkrēti, kuras zobu zonas ir vai nav pienācīgi iztīrīts, un iedos rezultātu no 80 līdz 100%. Ja, pieņemsim, būs 80%, tad viņi vēl iedod papildu laiku, tur pieņemsim uz 10 vai 15 sekundēm, lai mēs kārtīgi iztīrītu tās zonas, kuras esam izlaiduši.